Partiju programmā īpaši arī par tiesiskumu mēs nevaram izlasīt, vai valstiskāk mums nebūtu jūsu partijas cilvēks pat tūmā nelaist tieslietu ministra amatam? Saskaņas centrs ir atsevišķi izstrādājis programmu attiecībā uz tieslietām. Minētā programma tika prezentēta un vēl vairāk. Manā vadībā minētā programma tika nosūtīta 30 sabiedriskām organizācijām, arotbiedrībām, lai sabiedrība un cilvēki izteiktu viedokli par to, kādas izmaiņas, kādas problēmas ir un ko būtu jāgroza. Runājot par cilvēkiem saskaņas centra iekšienē, kuri bija vai nebija iesaistīti minētos skandālos, tad jautājums ir par to, ka uz doto brīdi mēs uzturam virkni tiesību sargājušu iestāžu un nav nevienas personas, kura tiktu atzīta par vainīgu. Paldies. Jautājums Miroslavam Mitrofanovam. Jūsu programmā ir rakstīts, ka uzskatāt Latvijā notikušo denacionalizāciju par noziedzīgu. Ko jūs iesakat darīt? Sākt nacionalizāciju kā 1940. gadā un īpašumu atņemt privāti īpašniekiem un atdot valstī? Nē, pilnīgi nē. Galvenais ir dot cilvēkiem iespēju saņemt līdzīgu vai līdzvērtīgu mājokli pretī tiem dzīvokļiem, kuri tika zaudēti denacionalizācijas procesa, tiem īrniekiem, kuri dzīvo denacionalizētos namos. Un atjaunot atbalsta programmu, kura bija pirms krīzes, kur bija paredzēts, ka daļēji valsts, daļēji pašvaldība arī maksā par šādu pieeju. Paldies, tātad 40. gads mūs negaida. Paldies Dzintaram Rasnačam jautājums. Jūs esat ilgi politikā, ilgi arī vienā partijā, un kas bieži aiz nacionālajiem saukļiem ir izmantojusi varu visdažādākajos veidos. Atceramies Jūrmalgeitu, atceramies dažādus astoņkājus, piemēram, satiksmes ministrijas pakļautības iestādēs, atceramies arī Ventspils stipendijātu sarakstu, kur figurē kāda noslēpumaina partijas zvaigznīšu brīdis. Kāpēc jūs līdz šim nesat skaļi protestējis pret to, kādā veidā jūs partijas biedri un iespējams arī jūs pats esat darbojušies politikā? Un kāpēc nesat, piemēram, aizgājis no šīs partijas? Jā, paldies par jautājumu. Jūsu minēto iemeslu dēļ šajā partijā ir bijušas ļoti nopietnas savstarpējās pretenzijas iekšēji, un šo savstarpējo pretenziju rezultātā ir notikuši gan partijas šķelšanās, gan arī tie cilvēki, kuri ir bijuši iesaistīti šādās lietās, agri vai vēl, bet tomēr ir bijuši spiest aiziet no mūsu apvienības. Līdz ar to ir attīrījies tas ceļš, ko sauc par Nacionālo spēku apvienošanos. Bet jūs daudz gadu zinājāt un klusējāt. Jūs ziniet, ir lietas, ko daudz cilvēku nezina un kas notiek tikai dažiem cilvēkiem vienojoties. Tās ir lietas, kuras notiek slepeni. Paldies. Paldies. Jautājums Grigora kungam par Prezidentālo republiku. Jūs esat deklarējis 12 000 latu un 20 000 eiro uzkrājumu skaidrā naudā, tātad glabājot to mājās. Korupcijas pētnieki, pretkorupcijas pētnieki norāda, ka skaidrs naudas uzkrājumi politiķiem vai amatpersonai var liecināt par neskaidriem finanšu darījumiem, varbūt aizdomas uz korupciju, par esošu vai iespējami nākotnē. Vai tas attiecas arī uz jums? Nedomāju, tie uzkrājumi neradās šajā dienā, neradās mēnesi atpakaļ. Es 14 gadus nodarbojos ar uzņēmēju darbību, un šie uzkrājumi ir daļa no tā, kas man ir iekrāta pēc uzņēmēju darbības veikšanas. Tad 14 gadus nodarbojaties ar uzņēmēju darbībām un turat visu naudu mājās? Kā tad ar nodokļiem? Nodokļi no šīs naudas ir nomaksāti. Kur tā nauda stāv? Tas man vienmēr interesēs, ja runa par skaidrs naudas uzkrājumiem. Paldies, Grigor kungs. Bet ejam tālāk. Evita Goša, pēdējā partija Atraktīvi, jūs uzsākāt darbību pirms 10. Saeimas vēlēšanām. Jūs bija arī premjera kandidāts Laimes Lācis. Pēc neveiksmīgā starta par jūsu partiju gan neesam daudz dzirdējuši. Mēs arī nezinām, ko dara jūsu premjera kandidāts. Vai tik slinkas partijas starpvēlēšanu posmā ir pelnījušas vēlētāju ievērību? Pirmkārt, jāatzīmē tas, ka pēdējai partijai pat nav bankas konta, respektīvi pēdējai partijai ir uzstādījums darboties pilnībā bez finansējuma. Tieši tāpēc, lai šāds finansējums nebūtu jāatstrādā pēc notikušajām vēlēšanām. Un tāpēc nevar teikt, ka pēdējā partija nav darbojusies starpvēlēšanu posmā, gluži pretēji tā ir. Popularizējusi tās nospraustos mērķus un vērtības, vienkārši ņemot vērā to, ka mums nav šī finansējuma, tad nav arī bijis iespējas tik plašā mērogā kā citām lielajām partijām popularizēt šos mērķus.
Paldies. Aiztrauc kundze, pirms vēlēšanām jūs solījāt pārskatīt zemes nomas līgumus, tiekot pie varas Jūrmalā. Un par jūsu vietnieku toreiz strādāja tēvzemietis, kurš parakstīs daudzus šaubīgus līgumus. Un toreiz uz jautājumu, kāpēc jūs nepārskatāt šos līgumus, jūs atbildējāt, ja mans pirmais vietnieks saka, ka nevajag nodot šos līgumus knabām, tad man viņa teiktais ir jārespektē. Vai arī tagad jūs būsiet gatavi piekrist lietām, tajās neiedziļinoties? Es tajās lietās iedziļinājos ļoti dziļi. Es nolīgu juristu, neatkarīgu juristu, kas izpētīja šos līgumus. Es nevarēju viņus tālāk virzīt, jo tiešām, kā visi zina, Jūrmala gaitā man bija nolikts pie vienas rokas viens kretīns, pie otras. Līdz ar to man bija ļoti, ļoti grūti strādāt, un tie nebija vienīgie. Bet šie līgumi tika pārbaudīti. Un tad, kad es saņēmu uz rokas atbildi no juristiem par šiem līgumiem, tad noplūda informācija un pārējie mani politiķi, mani kolēģi saprata, ka ir pienācis laiks atvadīties no manis kā no mēra. Bet jūs neko tātad arī nedarījāt? Tajā brīdī, kad es saņēmu šo atzinumu, man bija šie dokumenti, ar kuriem es varu startēt tālāk. Man vairs nebija šīs iespējas, jo mainījās mērs un varu ieņēma Mulkavits. Un mēs tagad redzam, kas darās Jūrmalā. Un viņš tālāk strādāja šiem, viņš noslepenoja šos dokumentus, viņš tālāk nekur nedeva. Viņš uzrakstīja, ka tie ir slepeni, un šie dokumenti tālāk nedrīkstēja aiziet. Bet es uzskatu, ka man bija jāaiziet no darba, tāpēc, lai tie dokumenti būtu šādā veidā noslepenoti. Paldies, jautājums Arvidam. Rakstīts, ka izveidosim Nacionālo atklāto tiesu ar starptautisko tiesnešu piesaisti par Latvijas politiķu un ierēģu ekonomiskiem noziegumiem. Vai atlaistā pagasta padoma, kurā jūs pats bijāt deputāts, nebūtu pirmā, kur būtu šādā tiesas priekšā jāliek ar jums kā deputātu? Jā, es atklāti varu pateikt, ka es personīgi arī aizsūtīju uz Tautas kontrolu un Ģenerāla prokuratūru dokumentus ar lietiskiem pierādījumiem, ar lūgumu palīdzēt atšķitināt, kas tur ir darījies līdz tam brīdim, kamēr mēs kļuvām deputāti un arī balsojām līdz. Mēs lūdzām, bet diemžēl mūs šo atteica palīdzību. Jūs arī ilgu laiku bijāt deputāts, kad tas turpinājās. Tad jautājums ir, kāda bija jūsu kompetence, lai iedziļinātos jau strādājot deputāta amatā šajās norisēs? Ziniet ko, kā jau visās pašvaldībās dokumentus attiecīgās nodaļas gatavoja, un, protams, ka mēs komitejās viņus izskatām cauri, Atkal neviens tos papīrus nelasa. Jā, nē, mēs lasām papīrus, jo mēs arī cīnāmies par to, bet redziet, kas paliek ir. Paldies, Platperkungs. Almeņkungs, man ir jautājums jums. Mazākumu un vairākumu, un vairākums nobalso, un to var runāt, ko tu gribi. Paņemsim protokolu. Almeņkungs, jūsu partijas nosaukumā minēts, ka cilvēkam jābūt brīvam no naida un dusmām. Jūsu itiskā vadona virsmāte internetu uzrunā saka, lieciet mierā Zatlera kungu. Vai tas nozīmē, ka jāliek mierā arī Aivars Lembergs un viņa sastrādātais, lai mēs būtu brīvi no naida un dusmām? Jā, būt brīvam no naida un dusmām nenozīmē, ka ir jāizmirst nelikumīgi izdarītās lietas. Tas pirmkārtām, ja bija jautājums par Zatlera kungu, tad pēc tam, kad viņš izveica savu paziņojumu, tad bija ļoti dažāda mēroga kritika. Tas bija par to. Viņam tāda grēka arī pagātnē ir? Es domāju, ka gan arī visiem citiem cilvēkiem ir par šādam tādam grēkam. Galvenais ir, kā mēs attīstamies un uz ko mēs ejam, bet, ja šie grēki ir tiešām lieli, tad tā ir cita saruna. Paldies, Almeņkungs. Elertes kundze, jūs vienmēr esat deklarējis, ka cīnaties pret oligarhiem, pret valsts nozagšanu. Tajā pašā laikā jūs akceptējāt un pati piekritāt strādāt valdībā tieši ar tā oligarha politisko spēku, kurš atšķirībā no citiem oligarhiem ir apsūdzēts ļoti smagos noziegumos. Tas nozīmē, ka jums pēc būtības principi ir tādi paši kā lielai daļai citu politiku. Vāra par katru cenu. Nē, es jums nepiekrītu. Tad, kad tika izveidota valdība, šī valdība pagājušā gada novembrī, bija divas izvēles. Vai nu valdību veidot ar zaļiem zemniekiem vai ar saskaņas centru. Saskaņas centrs visos balsojumos par tiesiskumu ir bloķējies ar Zaļo zemnieku savienību un balsojis pret tiesiskumu. Tā kā es jums teiktu, ir pilnīgi vienalga, ar ko mēs veidojam valdību. Rezultāts būtu tas pats, tāpēc es atbalstu Zatlera kunga lēmumu atlaist šo Saeimu. Interesanti, kāda būtu dienas virsraksts, ja Sarmīta Ellerte strādāt par redaktori un vienotība bloķētos ar Zaļo zemnieku savienību? Nevienu lēmumu par labu Zaļo zemnieku savienībai es neesmu pieņēmusi.
Paldies. Jautājums Lailai Balgai no Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas. Jūs esat Sieviešu tiesību institūta valdes priekšsēdētājs, Sieviešu mikro uzņēmumu asociācijas valdes priekšsēdētāja un Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla valdes locekle. Jūsu partijas programmā par sieviešu tiesībām gan nav ne vārdu, bet tas nozīmē, ka viss ir kārtībā? Labākais jautājums, ko man kāds līdz šim ir uzstādījis. Un te es lepojoši, pirmo reizi partijas sarakstā 50% ir sieviešu. 46. Nu, paskaitīsim precīzāk. Šajā brīdī es gribu uzsvērt, izmantojot situāciju, ka sociāldemokrātija, kurā es esmu tik ilgi un ar kuru es esmu varējis atbalstīt cilvēkus ļoti daudzās nozarēs, sevišķi izglītībā, ir sieviešu politika pirmkārt. Un Latvijas sievietēm, Latvijas sabiedrībai šodien ir īpaša iespēja balsot par mūsu sarakstu numur 2. Paldies, bet jūs programmā, es saprotu, jūs vēl papildināsiet šo sarakstu. Programma vienmēr ir blakus, un mēs strādājam paralēli, un institūts ir vienmēr atbalstījis šo politiku. Jautājums Zatlerkungam. Jūsu partijā ir daudz cilvēku ar, es teiktu, apšaubāmu reputāciju. Premjera amata kandidāts nespēja 3 teikumos izstāstīt par savu izglītības izcelsmi, ir apsūdzētie krimināllietās, jaunajā partijā ir 24 pārbēdzēji no citām partijām, ir cilvēki ar milzīgām parādu saistībām, un, protams, jūsu partijas kandidātu sarakstos ir arī jūsu bijušās darbinieces un darbinieki no prezidenta pils. Vai tās ir tās jaunās sejas, ko jūs solat jaunajai politikai? Tas ir tāds jautājums, redziet, vai būt valsts prezidenta padomniekam ir slikta reputācija? Jūs tā uzskatāt slikta reputācija, jā? Vai cilvēki, kas apvienojas ar partijas programmu, vai viņiem ir slikta reputācija? Mums ir ētikas komisija, kas jebkuru, kam ir slikta reputācija, no partijas atskaita. Un jaunajai partijai šis process ir tāds, ka viņiem ir jāattīrās. Mēs esam brīvi, atvērti, demokrātiski, un tiem, kam ir slikta reputācija, tie tiek atskaitīti. Un kā ar tiem, kam ir krimināla procesi? Vai valsts prezidenta padomniekiem ir slikta reputācija? Nē, ir jautājums par to, ka jūs ņemat savus bijušos darbiniekus līdzi. Uzvārdu lūdzu. Jūs gribat uzvārdus? Jā. Viens otrs ir saistīts no jūsu bijušajiem padomniekiem ar dīvainiem finanšu darījumiem, bet mēs par to, man liekas, ka runāsim arī vēl. Un arī par kādu apsardzes firmu, kuras darbinieki ir plašā skaitā un ziedojuši uz partiju nezināmas izcelsmes. Vai darbs apsardzes firmā ir absolūti sliktas reputācijas pazīme? Naudas izcelsme ir dīvaina. Paldies, Zatlerkungs. Paldies. Mūsu jautājums Sandrai Briķei. Mēs sakojam līdz masu mēdījiem. Var teikt, ka jūs esat viena no skandalozākajiem Liepājas tiesnesēm. Pret jums ir bijuši ierosināts vairākas disciplinārie lietas par pienākumu nepildīšanu, bet, kas ir būtiski, jūs neesat tās atzinusi un pārkāpumos vainojas cits. Piemēram, jūs esat vērsies pret darba devēju, sakot, ka jūs tiekot nepamatot vajāti, diskriminēti pēc dzimuma, uz jums tiekot izdarīts bossings un mobbings, tādas svešvārdi. Arī vērsties esat Eiropas cilvēktiesību tiesā. Varbūt jūs varētu līdz ar to paskaidrot, vai iespējams jums būtu pamatīgāk jāapgūst jurista pienākumu un spēja atzīt savus kļūdas pirms kandidēt uz Saeimu. Redziet, es jau drīz nokļūšu Guinness rekordgrāmatā ar ierosinātām disciplināru lietām. Šeit ir 2 varianti. Vai nu es ļoti slikti strādāju, vai nu es ļoti kādam traucēju. Pirmā gadījumā man nolēmumi motivēt, un to jūs varat pārliecināties paši, izlasot šos lēmumus. Otrā gadījumā, teikšu godīgi, mans tiesas priekšsēdētājs kopš tā laika, es atļāvos piedalīties konkursā uz tiesas priekšsēdētāju amatu 2004. gadā, ļoti cenšas, lai šīs disciplināra lietas tiktu man ierosinātas. Un arī izpildvarai, es esmu pie izpildvaras griezusies ar ļoti aktīviem priekšlikumiem. Es ceru, ka atbildējāt. Jā, labi. Paldies.